Sveicināti! Mani sauc Edgars. Es esmu Aleksela korporatīvo klientu vadītājs. Šis ir Aleksela ceturkšņa enerģijas tirgus apskats, kurā atskatāmies uz otrā ceturkšņa notikumiem elektroenerģijas un dabasgāzes tirgos, kā arī piedāvājam savu redzējumu, kā tie varētu attīstīties nākamajā, jau trešajā ceturksnī. Šo apskatu sākšu ar īsu pārskatu par otrā ceturkšņa galvenajiem notikumiem dabasgāzes tirgū. Sākot ar aprīli, dabasgāzes cenas Eiropā sāka būtiski pieaugt. Ja skatāmies uz tuvāko mēnešu kontraktiem, cenas no 26 eiro aprīlī uzkāpa līdz pat 36 eiro par megavatstundu jūnija sākumā. Šo straujo pieaugumu veicināja sekojoši faktori. Spēcīgais pieprasījums no Āzijas, galvenokārt Ķīnas, taču arī Japānas un citām Āzijas attīstības valstīm. Indijā sašķidrinātās dabasgāzes importa pieaugums pat pārsniedza 50%. Pieprasījuma pieaugums lielā mērā skaidrojams ar karstuma vilni uzreiz vairākās reģionu valstīs un dabasgāzes kā elektroenerģijas ražošanas resursu nozīmīgumu, pateicoties tās salīdzinoši zemajām cenām. Tikmēr sašķidrinātās dabasgāzes piegādes globālajiem tirgumam otrajā ceturksnī kritās par 0,5%, kas ir pirmā reize kopš Covid-19 izraisītās krīzes, kad ir reģistrēts sašķidrinātās dabasgāzes globālā eksporta kritums. Kritumu izraisīja tehniskas problēmas un tām sekojošais eksporta samazinājums uzreiz vairākās nozīmīgās eksporta valstīs. Tehniskas problēmas vajāja arī Eiropas galveno importa avotu – Norvēģiju, kas nevarēja neietekmēt TTF cenas. Papildus tam pieaug satraukums par Krievijas dabasgāzes plūsmas apstāšanos un tās ietekmi uz Eiropu. Jau iepriekš ziņots, ka šī gada beigas ir termiņš Krievijas gāzes tranzīta līgumam ar Ukrainu, taču jūnijā iezvanījās jauni trauksmes zvani par iespējamu negaidītu Gazprom eksporta pārtraukšanu jau tuvāko mēnešu vai pat nedēļu laikā. Iespējams, visi šie notikumi barojuši spekulācijas finanšu tirgos, kur ļoti būtiski audzis nākotnes līguma darījuma apjoms. Tikmēr svaru otrā kausā liekam aizvien ļoti drošo dabasgāzes krājuma apjomu Eiropas gāzes krātuvēs, kas jūnija beigās sasniedz jau 72%, kas ir 17% virs pēdējās desmitgades vidējā rādītāja. Kā arī 3% kritumu kopējā Eiropas dabasgāzes patēriņā, pateicoties krītošajam pieprasījumam no komerces un mājsaimniecības sektora, kā arī no elektroenerģijas ražotāju puses. Pat Eiropas industrijas pieprasījuma pieaugums par 10% to nespēja kompensēt. Bet tagad turpināšu sīkāk par notikumiem elektroenerģijas tirgū otrajā ceturksnī. Pirmajā ceturksnī iesākušais elektroenerģijas cenu kritums turpinājās arī aprīlī, sasniedzot pēdējo 3 gadu zemāko cenu līmeni – 60,25 eiro par megavatstundu. Tomēr maijā un jūnijā cenas sāka ievērojami augt. Jūnijā sasniedzot jau 91,64 eiro. Tās ar vien saglabājās zem 2023. gada otrā ceturkšņa cenu līmeni. Sarūkot hidroresursu apjomam reģionā un iestājoties siltākam laikam, sāka būtiski mazināties HES un TEC ražošana, kā rezultātā izveidojās lielāks elektroenerģijas deficīts un Baltija nonāca lielākā atkarībā no importa. Vairāk kārt augušās saules parku jaudas nespēja kompensēt šo apjomu kritumu. Elektroenerģijas cenas Zviedrijā un Somijā bija ievērojami zemākas, taču to izmantot neļāva starpsavienojumu jaudu ierobežojumi. Estlink 2 darbības atjaunošana plānota vien uz rudeni. Tādējādi būtiski pieauga imports no Polijas, kur elektrības cenas otrajā ceturksnī bija pat augstāks nekā Baltijas reģionā. Un, lai gan dabasgāze kā ģenerācijas resurss otrajā ceturksnī vairs nav bijis tik nozīmīgs, tomēr tas aizvien ir būtisks marģinālo jaudu nodrošināšanai Baltijā. Dabasgāzes cenām būtiski pieaugot, pieaug arī ar šo resursu saražotās elektroenerģijas izmaksas. Runājot par iespējamo dabasgāzes cenu attīstību trešajā ceturksnī, tad kā svarīgākos minēšu sekojošus cenu veidojušos faktorus. Norvēģijas cauruļvadgāzes plūsma un tās stabilitāte šī cikla stadijā būs svarīgākais faktors, jo tas noteiks, cik ātri un efektīvi tiks uzpildīts Eiropas gāzes krātuvs. Līdz ar to, jebkādi neplānoti tās pārāvumi var būtiski ietekmēt dabasgāzes, jeb TTF indeksa cenas. Tomēr nenotiekot nekam ārkārtējam, šobrīd tiek prognozēts, ka gāzes krātuvs varētu būt piepildīts jau līdz septembra beigām. Atgādināšu, ka Eiropas komisija ir noteikusi 1. novembri kā termiņu, līdz kuram gāzes krātuvēm ir jābūt par 90% piepildītām. Viens būtisks faktors, kas varētu apgāzt minētās prognozes, ir sašķidrinātās dabasgāzes pieejamība. Līdz ar to Eiropas gāzes tirgus šobrīd jūtīgi reaģē arī uz ziņām par viesuļvētru veidošanos un to tuvošanos Meksikas līča piekrastē. Pēcīgākās vētras varētu izsist no ierindas ASV sašķidrinātās dabasgāzes eksporta ostas. Taču ne tik hipotētisks faktors ir Āzijas dabasgāzes pieprasījums. Otrajā ceturksnī tas bija augsts, taču sāka uzrādīt samazināšanās pazīmes. Runājot par Eiropas pieprasījumu, iepriekš jau pieminēja industriālā pieprasījuma kāpumu. Jautājums, vai šī izaugsme turpināsies, un vai pieprasījums pēc dabasgāzes koģenerācijā stabilizēsies, vai varbūt pat pieaugs karstāka laika iespaidā. Ja tā notiks, tas varētu radīt papildus spiedienu uz Eiropas gāzes cenām.
Nekad neiztrūkstošs faktors ir ģeopolitika. Jau minēju bažas par Krievijas gāzes plūsmas negaidītu apstāšanos, tomēr šis efekts jau lielā mērā ir iecenots šī brīža tirgus cenās. Visbeidzot par cenu veidojušiem faktoriem 3. ceturksnī elektroenerģijas tirgu. Jau pēdējos gados ierasts, ka vasaras mēnešos Baltijas cenu zonā veidojas liels enerģijas deficīts un esam lielākā atkarībā no Somijas, Zviedrijas un jau arī Polijas importa. Hidroelektroenerģijas ražošanai 3. ceturksnī saglabājoties zemā līmenī, saules un vēja parku augošās ražošanas jaudas Baltijā daļai kompensēja ražošanas kritumu, atlikušo deficītu aizpildot fosīlajai ģenerācijai un importam. Ja runājam par importu, tad reģiona ģenerācijā gan HES, gan vēja izstrādē saglabājoties zemai, ļoti būtisks ir kodola enerģijas stacijās ražotās enerģijas apjoms. Saskaņā ar tirgus sniegto informāciju, līdz septembra beigām turpināsies apkopes darbi Zviedrijas un Somijas atomelektrostacijās. Vēl importa sakarā jāmin, ka Somijas, Igaunijas starpsavienojuma jauda saglabāsies ierobežots līdz pat augusta beigām, kad plānots pabeigt Estlink 2 savienojumu remontu. Taču, kas attiec uz Latviju, tad jūlijā sāks Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma remonta darbi. Līdz ar to sagaidāms, ka pat zemāko elektroenerģijas cenu gadījumā Somijā un Zviedrijā, Baltijā tās saglabāsies augstas. 2. ceturksnī hidroloģiskā situācija gan Skandināvijā, gan Latvijā sāk uzlaboties, un šobrīd jau pārsniedz pagājušā gada līmeņus. Arī ilgtermiņa laikapstākļu prognozes šobrīd norāda uz siltu, bet arī nokrišņiem bagātu jūliju un augustu. Šie divi faktori ir būtiski sagaidot augstāku laiku 4. ceturksnī, kad elektroenerģijas cenas Nordpool biržā sāka kāpt lielāka pieprasījuma iespējā. Ar šo arī noslēdz šo ceturkšņa enerģijas tirgus apskatu. Atgādinu par iespējām sekot līdzi mūsu aktualitātēm LinkedIn platformā, kur publicējam svarīgākos jaunumus gan par mūsu uzņēmumu, gan par energotirgu. Tāpat, ja jums ir kādi jautājumi par mūsu elektroenerģijas vai dabasgāzes piedāvājumu, tad rakstiet mums uz corporate@alexela.lv. Mēs nodrošināsim individuālu pieeju piedāvājumu sagatavošanā. Paldies par uzmanību un uz tikšanos!